tagad paņemam to 2,5 un tad ņemam uz ten. Man uzkrīt uz nerviem, ka mēs par to medicīnu dažreiz runājam tā kā tas ir, bijis no tiem tiešām no tās viduslaika ārstiem, ja, un tā stāsta, bet īstenībā medicīna ir pilnīgi pašreiz savādāk un tā kļūs vēl savādāk. Un interesantākais atkal, bet tajā lokā, ja mēs skatāmies pa tiem Dantas, Elles lokiem, vai arī vispār par to attīstību, to spirāls. Tajā lokā īstenībā tas interesantākais būs tas, ka visticamāk, ka medicīna atkal nonāks ar daudz mazākām ķirurģiskām manipulācijām. Tas parādiet. Ja, bet jūs nevarat. Daudz mazākām ķirurģiskām manipulācijām un daudz vairāk būs atkal, teiksim, tā gan šūnu medicīna, gan gēnu medicīna, gan vispārējais, un arī tās, teiksim, nanotehnoloģijas, kas nāks iekšā. Mēs jau tad varēsim varbūt uztaisīt tādas skudras, un tad pateikt tām skudrām, kas viņam jāizdara, un tad mēs vienkārši tā kā tās varēsim izvilināt tā kā tās čūskas no tā groza ārā. Jā, super. Tā kā tas arī droši vien visticamāk būs ļoti labi. Čilpkungs, kā jums klājās? Mēs jums tagad riežam pašreiz. Man ļoti nepatika, ka tie apkārt, pēc tam, ka mēs nonācām tajā tuvāk tajā Eiropai, ka tie apkārt uz mums skatījās kā uz tādiem pāķiem. Un tā bija gan viena lieta, un tas nebija viegls laiks. Tas nav tā kā tagad, ka man zvana no Amerikas un vēl no kaut kurienes un no 1000 valstīm. Tas bija tad, kad mēs klauvējāmies, un man Juris Krivojs palīdzēja pirmo reizi ar $1000. Es aizbraucu uz Ameriku, tad, kad man uzaicināja Stanford. Protams, tur palīdzēja Kristaps Zariņš tā tālāk, bet vienalga. Un tad tu dzīvoji ar, teiksim, $20 vai $30 mēnesī. Ja? To, teiksim, tagad tas ir, tu var iedomāties. Skaidrs, ka tu cilvēku palīdzēji un visu kaut ko, un tomēr, un ka mums nekas nebija. Un tad man likās, ka tad, gan ir mums jāpierāda, bet ne man jāpierāda. To, gan es nekad neesmu domājis, ka man jāpierāda. Es tomēr, es kaut kā to Latviju, es to Latviju ļoti vīlu, es varu tā to skaitīt. Un man vienmēr licies, ka tāpēc ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc es gribu teikt, jo es uzskatu, ka tas ir Latvijas panākums. Arī tā mirstības samazināšanās, kas mums ir šogad, ir pirmo reizi reāli. Tā ir ritīgi reāli mirstības samazināšanās. To var teikt, jebkurš oponents var teikt. Viņi saka, mēs esam mazāk. Mēs esam mazāk, bet aizbraukuši jaunieši, prom nevis vecie cilvēki. Mēs ar to, ka mēs pat esam mazāk, ar trešo vecāko nāciju Eiropā, vienalga mirstība samazinājusies. Tas jau nav kaut kāds viens invazīvās kardioloģijas panākums vai viens kardioķirurģijas panākums. Tas īstenībā tas nozīmē, ka tauti kļūst gudrāk, noteikti tauti kļūst gudrāk, vairāk par sevi rūpējās, daudz vairāk par sevi rūpējās. Mēs jau runājam, cik nerūpējās, bet īstenībā salīdzinot daudz vairāk rūpējās. Tie ģimenes ārsti, kas ir reāli, visādi ir. Skaidrs, ka tāpat kā visur visādi ir. Bet tie ģimenes ārsti, kas ir pietiekami izglītot un daudz izglītotāk nekā varbūt vienā lielā pasaules daļā. Cits lieta, ka mums varbūt viņas kaut kā jādara visu, lai vēl vairāk izglītot un vēl vairāk tā sadarbība dažādās specialitātēs. Bet kardioloģijā to noteikti var teikt. Un tas ir tas, kas, tā ir īstenībā, tā ir īstā vienīgā man motivācija. Man ļoti patīk, ka mazā Latvija ieliek tiem lielajiem ritīgi pa zobiem. Godvārds patīk, tas man tiešām patīk. Jā, davai, labi, jo es jau Rānas uz drīkstu lietu. Jā, un šeit bez tie. Kāpēc viņi mēs nevaram turnīt? Es tieši tur. Šitam te ir tā, ka asinsvadu, kas atpas viņu sirdi. Un šitā viss, tas ir tā viss sirsniņa, ko apas viņu pārtētīt. Ar tiem maziem zariem, un faktiski viņi baro viņu. Un ir tā, ka šī te var labi redzēt tajā bildītē, tas, kas tajā pirmā, ko mēs redzējām, kas ir noticis, ka te pašā augšā būtībā, pašā sākumā, tas tā kā upi reizdām, bet pašā sākumā tas te ir milzīgi sašaudinājumi.
Un ja šeit ir sašaurinājumi, tad viss tas, kas ir šajā vietā, respektīvi viss tas sirds muskulis, viss tas netiek apasiņots. Un vēl tā kā, ka redzēt, ka viņš ir plīsis, ja tas aiziet šeit ciet pilnīgi, būtībā tie ir tie lielie infarkti. Un lielākoties šādos gadījumos, tad, ja tas reāli aiziet ciet un visu, tad mēs neredzētu to plūsmu, tad tas beidzās diezgan bēdīgi. Bet to, ko mēs centīsimies izdarīt tagad, un kas ir redzēt caur roku, arī viņi caur radiālu artēriju, tas tiek izdarīt, tā ir tā atšķirība, kas mums ir, zinām, mērā, tādu atšķirību no citiem centriem pasaulē. Kaut gan ir pietiekami daudz, kas to dara. Pacientiem ir vieglāk, ja viņiem izdara caur roku to, jo tad vienkārši viņi ātrāk var iet uz mājām. Jā. Man liekas, jāņem 4,24 tas taksus pēc tam. Ielpojam ritīgi. Jā, ļoti labi. Šis ir 3,5, ja? Okay. Paņemam 1,2 baloniem. Elpojam, jā. Bet jūs varat man jautāt visu, ko. Pagaut, Čepkungs, jūs jau esat pieredzis bagāts, jūs ziniet, ka tas nav uz ilgu, jūs citādi mums nav jēga te darīt, ja jūs neelposiet. Tad mēs varam ātrāk to lietu. Viņš smējā, tā mums notiek tas sirds operācijas, tā, es jums teicu, ka te visu uzskat, ka tas nav pārāk nopietni. Kas tas ir, ko jūs darat tagad? Mēs tagad tos asinsvads taisam vaļā. Un būtībā tas ir tas, ko es rādīju, kad mēs cenšamies novērst to, lai tur nenotiktu tādas ziepes, kā mēs pirms tam runājam, ja, kas var būt. Un tie ir sašaudināts. Tad būtībā mēs esam viena no pirmajiem pasaulē, kas reāli ir izstrādājuši to metodoloģiju. Tādēļ varbūt arī mums tagad 17 arī brauc, mums parasti saka, kāpēc viņi brauc un kam viņi, bet mums daudz arī brauc mācīties, un tagad brauks gan no Dānijas, gan no Somijas, gan no Norvēģijas, gan no, teiksim, valstīm, kas ieskaitot Vāciju un tā tālāk, kas uzskata sev par ārkārtīgi augstu attīstījumu, un viņš arī ir augsts attīstīts. Un šī ir viena tā lieta, kad ir tas pats kopējās artērijas, tas stumbrs, kas ir diezgan tāds, to mēs esam tieši ar šo metodu faktiski arī pasaulē diezgan slaveni, un to mēs izdarām tādā veidā, ka mēs to sagriežam no iekšpuses ar tiem maziem tiem nazīšiem, maz bildīt. Es uzmanīgi klausos tos jautājumus, jo... Jūs varat domāt par kaut ko citu, nekā tikai par to griešanu? Es varu, jā. Es varu, bet tādā mirklī, kad es strādāju, es cenšos tomēr koncentrēties, bet citkārt arī iznāk, tas ir atkarībā, cik ilgi ir jādara, bet citkārt var arī darīt, jā, un pārdomāt citas lietas. Jā. Kaut gan vispār vajadzētu, tas ir līdzīgi kā tenisā, tāpēc man patīk to tenisu spēlēt, jo būtībā ir tā, ka ir tad, kas strādā, tad ir tas tā kā tenisējums, uz katru to bumbu ir jākoncentrējās, un tad jūs viņu varat nospēlēt. Un būtībā tās operācijas darot arī ir, bet, protams, kad ir pietiekami ilgi tie gadi, tad tur ienāk tāds profesionālisms, un jūs jau apmēram ziniet, kas jums ir jādara, un tā tālāk. Un es būtībā faktiski ir tā, ka nākošu gadu laikam paliek tieši 25 gadi, ka es esmu tā sirds zondē un tā tālāk, un tas pietiekami ilgs laiks. Cita atkal teiks, ka Ērgls taisa to PR. Ko es tad, lai atbildu? Nu, to es ticu, jā, bet viņa nalga teiks, ka tas ir PR. Nevienu jau neinteresē rezultātu, visi interesē tikai kaut kāds... Es ejam, māju mēs ejam. Es sapratu, mēs tūlīt ejam, mēs ieliekam stendējam, mēs ieliekam 4,24 vai... Čepkungs, kā jums klājās? Mums iet, vispār mums labi iet.
Nu tad ir labi. Ideāli. Bet jūs to anekdotu nesat izstāstījis, izstāstiet. Tur bija tā, ka mežā zaķītis sēdējot ar lielu celmu un sit pie krūti un teica, es esmu vīļaus, es esmu spīt. Tas pa mani, jā? Nē, jūs atnāk. Es domāju, ka jūs es gribētu, tam var izšķimt pēc līdzīgi, man jau tā nepietiek. Un kā, nāc tas lāpes garām un iesit pa dibētiņu. Zaķītis iegrib džūmā. Pēc kā brīdi viņš izlīd ārā, viņš atkal sit ar kulaku pie krūta un viņš šeit, es esmu varens, es esmu stiprs. Bet viegls. Tiešām. Tas jau tā kā mūsu prezidenta teica, ka mēs esam vareni un stipri. Bet viegls. Nu te. Ok, ieelpojam, visu izelpojam un aizturam elpu. Ok. Super, elpojam. Davai, ideāli. Jā, Dats, paldies, tad tas... Viņš anekdotu stāstot tā, viņš ies mājās būtībā un rītā un varēs iet darbā un strādāt. Medicīnas laukā arī. Tur ir tā lieta, un tas ir tas, ka, daudz vai maz to grūti pateikt. Skaidrs, ka tās lietas arī, tur ir pietiekami daudz ko strādāt, lai viņas kļūtu vēl labāks, lai tas rezultāts ir vēl labāks. Un tagad mēs strādājam pie tādiem ļoti jaunām lietām, ka tās protēzes, ko mēs liekam, viņš pašreiz ir no metāla. Un tad tur virsū ir polimērs un arī piepildīts ar tādām vielām, kas neļauj tām šūnām augt. Bet tā nākotne tāda, bet tā gan ir tuvāk nākotne, tā ir kad 5 gadi, bet to mēs arī strādājam tieši ar lieliem tiem pasaules visiem tām centriem un tā tālāk. Tās protēzijas būs tādas, kas pašas uzsūksies asinsvadā, un būtībā mēs atjaunosim asinsvadu pilnīgi no jauna. Viņš pēc 6 mēnešiem vai 2 gadiem uzsūksies, un tad... Šitos mēs atradīsim, šitos mēs neatradīsim, bet tie, kas tos izlikumus taisīs pēc 2000 gadiem, viņi atradīs. Ne, šito ne. Viņu atradīs kapu kalniņā tādas mazas tās drātītes, un kā man teica, doktori, viņi arī saprast, kā viņi tā jocīgi būs rotājušies ar tām tiem sietiņiem. Tas tā kā tagad tās saktiņas atrada, ja, ko viņi atradīs, jo šitās nekad neaizies. Tā kā viņi rakstīja, viss būs sabiezas, tikai šitās būs palikuši tās atspērītas. Viņas gan ir ļoti smalkas, bet tā aiziesim uz studienienes. Faktiski mums nenotiek pasaulē neviens ievērojams invazīvais pētījums, kur mēs nepiedalītos. Un teiksim, šī ir arī viena no tām visjaunākām lietām, kas saucās virtuālā histoloģija. Jūs redziet, te mēs varam to asinsvadu arī redzēt no iekšpuses. Un piedāvājam šī tā plāksne, ko mēs redzam, to plāksni, ko redzam no iekšpuses, faktiski mēs varam to saukt par virtuālo histoloģiju. Mums vairs nav tas cilvēkam jāapsagaida, ka viņš nomirst, un tad viņi sagriež un sašķērē, un tad mikroskopu apskatās. To mēs tagad redzam vienkārši ar mašīnām un ar matemātisku programmu palīdzību dzīvam esot, un faktiski tas arī palīdz mums pirmkārt izprast to lietu iedabu pēc Platona vai Sokrata, vai arī tas ir viens, bet otrs palīdz arī izšķirties par dažādām ārstniecībām. Iesim, mēs varam nākt, ja? Varam. Es izvilku aploksnīt, es izvilku aploksnīt. Tā nav naudas aploksnīt, tā nav. Mēs vienkārši... Bet es jums ir tā labā ziņa, ko es vienkārši nezināju, jo es vakar atbildu tikai, bet jūs redzat, tas notiek, nekas nav režisēts. Tas vienkārši jums ir tas ir parasts darbdiena, bet ko vārds parasts darbdiena? Šitien mums ir tāds interesants, šitas ir atkal viena interesanta lieta, ko atkal doktors Rudzīts dara, bet mēs te sirsniņā ir dažreiz tā iedzimts, ka tur ir tāds iedzimts starp ātriem vai starp kambariem vai vēl kādi defekti. Un agrāk arī, lai tos defektus varētu aiztaisīt, vajadzēja griezt vaļā to sirdi, bet tur faktiski vēl sarežģītāk, tur pats sirds bija jāgriež, pats sirds jāgriež vaļā. Bet to dara arī bērniem. Profesors Arislāts ar savu komandu, tur ļoti smuki sākuši visu kaut ko ar bērniem darīt. Mēs drusku arī faktiski jau kādreiz tā bērnu kardioloģija arī bija šeit, un tad mēs viņam 2000. gadu atkal drusku atjaunojam tieši uz jau pieaugušiem šīs iedzimtās sirdskaits. Un šī ir viena no tām korekcijas iespējām, ka mēs varēsim ar tādu, kāpēc aploks, tāpēc, ka mums ir tāds randomizēts pētījums, mēs vienkārši salīdzinām divas
To neviens pasaulē nav izdarījis vēl. Viņi nav salīdzinājuši divas tādas ierīces, kā izdarīt. Un man grūti gāja, bet beidzot tas ir noticis. Maziņš, mēs nezinām paši, jo tas akli notiek. Tas vienkārši izvilkš aplokšnīt, un tad mēs atskatīsimies. Un tas ir hileks, to es nemāku ielikt, to jums vajadzēs. Un tad mēs ieliksim to mazu, to ierīcīti tādā ziņā, ka varēs aiztaisīt to sirds caudumu, viņi to starp priekškambariem ciet. Atkal caur kāju, ja? Nevajadzēs griezt vaļā. Bet es zinu, kas domās. Bet es zinu. Mēs redzam kaut ko? Tā ir īstenībā tā lielākā laime, tā ka jūs tie skolnieki var sākt jūs mācīt. Bet viņš man, tas, ka tā zonda paliek, ka tā zonda paliek, tas nekas, ka viņi iznāk ārā mums, ja? Jā, atvērās tik reizē, jā. Milāna ir labāk, lai ir laika visu laiku, iet nevajag apstājumāt, jā, un tad... Pagaidām šeit gaitens uz mūžību. Jā, tas gaitens, ko mirstošiem pacientiem. Tie, kas atgriežas, ko tie mirstošie, kas to mēs nezinām, bet es redzu, ka jūs arī to humoru sākiet lietot to, kas ir tajā slimnīcām. Ko tu? Jā. Te ir tā vēsturiskā lieta, un ja tieši par to jūs raidījumu Latviju varēties izmantoši to, ka mums vajadzētu šeit uzbūvēt. Būtībā šito vajadzētu šogad rudenī sākt jaukt nost, un te varētu tā pirmā čūska būt. Tā jaunā slimnīca, godīgi runājot, un tas būtu tas, ko vajadzētu izdarīt. Un tā kā stratēģijas padomu mūsu un arī tā valde un ministri un visi cer, ka tu redzēs, kā mums valsts tipašreiz to naudu un tā, bet es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi. Tas tiešām reiz būtu svarīgi, jo īstenībā tas ir tas, kas varētu atkal pacelt drusku savādākā veidā to medicīnu. Godīgi, tā it kā liekas, ka saturam ir ļoti liela nozīme, un es arī domāju, ka tā jaunā slimnīca visvairāk veidojās saturiski, un tomēr arī tam formai ir nozīme. Jo, ka tā forma, tad tas arī kādreiz neļauj nolaisties tam saturam, tādam zemāk par kaut kādu līmeni. Tā es to skatos visu. Mēs nezinām, Reku jums ir Latvija vārdi, jūs vaicājat. Skaidrs, ka vārdi, es stāstu. Es vienkārši tavās pēdās, es redzēju, ka tu biji, labdien. Un tā tas notiek īstenībā. Kā tas notiek, nāc šurp, Jāni, pie manas vadītājas, mēs varēsim jau faktiski tā simbioze, nākiet jūs arī, redziet, tā ir simbioze paplašanās, un tā ir īstenībā, tā ir tā lieta, kā arī Latvija var, un tādēļ, piemēram, nestoties to, ka Jānis dažreiz, kad sadusmojās diezgan, saka, ka jāmūk atpakaļ uz Angliju, bet es domāju, ka nav jāmūk, es trīsāsišu, ko es tad var Klīlendā redzēju, tāds, jā. Tādi. Jā, tā kā es domāju, ka mums pašreiz ir tiešām, skaidrs, ka mums vajag finansējumu visādas lietas, bet īstenībā tie prāti ir. Baigi viņiem tā. Tā ir vieta, kur tiek ražots un taisīts šūnas. Un tas ir tā vieta, kas nākotnē būtībā mēs esam ceļā uz to, lai mēs tā šūnu, tas, ko es teicu, lai mēs uztaisītu tādas, kādas mēs vēlamies. Mēs paņemam, mēs dabonam kaut kādu šūnu, mēs dabonam, tas nav svarīgi pat kādu šūnu mēs paņemam, bet mums ir svarīgi, kādu šūnu mēs radām. Mums ir jārada viss
ideālākā variantā vai nu mums jāatrod kaut kāds šūnu tas tips, kas tieši aizvieto to bojāto šūnu, kas ir vienalga, vai tās būtu sirds šūnas, vai tās būtu iespējams smadzeņu šūnas, vai tās būtu diabētam, Langenhans-Haliņas, bētas šūnas, nav svarīgi. Bet mums jāatrod tā šūna, un tad viņi ir jāuzstājas. Respektīvi, īstenībā diezgan vienkārši tā šūna inženierija, bet tas prasa pietiekami lieta. Bet arī mazliet savādāk ir tā, ka skaidrs kādu laiku jau tas vairs nebūs tik droši vien grūti, tad, ka bet tad viss teiks, ok, tas bija šausmīgi vienkārši. Tagad to, ko viņi dara, viņi ir tie pirmatklājēji un tie pionieri. Tas vienmēr ir grūti. Tagad viss saka, kas tur nofotografēt rengena. Kā bija, kad tas rengens izgudzoja tos rengens stāstus, tur bija pavisam cits stāsts par to. Paiesim uz priekšu. Jānis, tas viens. Šūnas tur ir, ja? Kā teica, tas viens vecais cilvēks špricē tik iekšā, ka viņam prasīja. Iekšā ir tās. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un te ir būtībā ir tā milzīga smalkā lieta. Te 2 pacientiem ir būtībā šitādās mazās tūbiņās. Te ir iekšā tās 20 miljonu, apmēram 20 miljonu šūnas, kas ir cilmes šūnas, kuras mēs tad arī īstenībā implantēsim caur koronāriem asinsvadiem, asinsvadiem, kas apasiņo sirdi, implantēsim pacientiem, kas ir pēc miokarda infarkta. Jūs redzējuši to slimnīcu, to ikdienu, tā tiešām īstenībā ir ikdiena, tas nav nekas, es vispār nebiju teicis, ka mums notiks. Jo viņi nav pārāk priecīgi par to, ka visu laiku es te traucēju, viņas tam filmēju. Tas ir tāpat kāpēc bieži vien 2 vienādi pretinieki, vai tas ir vienalga, es to tenis pieminu, bet tas tāpat arī basketbolā, vai futbolā, vai nav svarīgi, vai hokejā. Būtībā tie, kas ir psiholoģiski stiprāki, tie uzvar. Un Latvijai arī ir jākļūst, patiesībā sakot, psiholoģiski stiprākai. Un tādas lietas, kā tā Latvija var, un šīs vienkārši parādot, ka mēs jau tur esam, mums nav jāsamierinās, mums nav ar kaut ko jāsamierinās, mums ir jāuzvar, un ja mums ir grūti, ja mums ir krīze, tas nenozīmē, ka mēs mirsim, mēs noteikti nemirsim, mēs vienkārši mums tā krīze jāpārvar. Tas viss. Tur jau nav tāda, viss, ko dara, var izdarīt. Tur jau nav tādas problēmas vispār, nav jau tādas lietas, ko nevar izdarīt. Ja tagad man vaicā par to izaicinājumu, tad es varu teikt, ka pat medicīnā ir milzīgs lūzuma punkts. Ir tiešām milzīgs lūzuma punkts. Un man skolotājs Andris Saltums, viņš vienreiz teica, un tas bija kā, ziniet, tā iet tā, es pa kardioloģiju varu labāk, bet tas īstenībā ir visās lietās, un tad jūs iet, un tad jūs domājat, cik tālu jūs varat attīstīties, ka viss jau ir tik izdarīts, ko vēl var izdarīt? Un tad pēkšņi plikšķi jūs saprotiet, ka viens sakal esam uz baltas lapas, un parādās milzīgi daudz cits, šodien tās šūnas kaut vai, ja? Tur jau ir nenormāli, ko darīt. Šodien pilnīgi jaunas tās tehnoloģijas, ko mēs ar tām vēstulēm sāksim. Ja. Dats 2,5 ņemam. Jā, un to un liekam viņu iekšā tajā LED. Tā lieta ir sekojuši, ka īstenībā ir tā, ka te ir bijis šī artērija pilnībā aizvērusies. Un tagad tā ārstēšana, kas notiek, īstenībā ir tāda, ka tās attais vaļā, un te, ko mēs varam redzēt, šitien mēs varam labi redzēt, es nezinu, cik labi tajā ekrānā es redzēt, bet te ir implantēta tā protēzīte. Un tā ir arī infarkta ārstēšana. Agrāk ārstēja zālēm, un tad tas asinsvads palika vai ciet, vai arī ļoti sašaudināts, vai arī vispār cilvēks nomira daudz biežāk nekā pašreiz. Un pašreiz mēs varam attaisīt vaļā un te implantēt to protēzīt un atjaunot plūsmu. Tomēr tā plūsma ir atjaunot, un tas jau vien milzīgi daudz dod efektu. Tā plūsma atjaunot, un viņi te ļoti lielu efektu dod un dod to sirdi atkal apasiņo. Bet ar to vēl viss tās lietas nebeidzās, jo īstenībā tas bojājums tomēr ir kaut kāds tas bojājums ir noticis, un tā izšķēmība, tas respektīvi laiks, kamēr tas asinsvads ir bijis ciet, tas ir palicis. Tas, ko mēs gribam te izdarīt vēl klāt,
ja tas, ka mēs šīs šūnas, kas tomēr ir visticamāk vienā daļā gadījumu gājuši bojā, vai arī, teiksim, nav pilnīgi pilnvērtīgs šeit, tās mēs gribētu tagad samainīt ar kaut ko citu, to, ko mēs redzējām, ko taisa tie zēni un tās meitenes tajā laboratorijā. Un tā kā jūs teicat, tas tagad ir pionieru darbs, jo būtībā mēs, skaidrs, ka tie, kas pēc 20 vai 50 gadiem skatīsies, viņi teiks, ka tie bija mazliet naivi, viņi darīja, bet viņi bija panaivi, jo skaidrs, ka mēs uzreiz varbūt tās šūnas arī neatjaunojam. To, ko mēs ceram izdarīt, ka tās šūnas, ko mēs tur implantēsim, ka viņas palielinās to, varbūt vismaz to asinsvadu tīklojumu, kas savukārt atkal ļaus sadziedēt un varbūt atjaunot un palīdzēt atkal tai funkcijai, tad sirds muskuļu funkcijai kļūt labākai, ja? Bet tā mūsu tā cerība, un kāpēc tā laboratorija tik svarīga, kāpēc tas darbs ir tik svarīgs, un viss tas komandas darbs, tā mūsu cerība ir atkal, ka katrs tas jaunais solis mums ļaus radīt specifiskāku to šūnu, vai varbūt tas kaut kāds cits produkts, kas varēs aizvietot to bojājumu. Un aizvietot tieši no iekšpuses. Faktiski tā pavisam nopietna ideja, ka mēs izveidojam matricu. Jau, un tad mēs to kā tādu tīkliņu ieliekam iekšā, kas jau pats tur funkcionē un aug tādā veidā, vai mēs redzam to augsni tādu. Kā notiek gatavošanās šādām pilnīgi jaunām operācijām? Nu, tas arī pareizi. Īstenībā jau tā nav tā, ka mēs te atnākam 3 vai 4 kopā un tagad izdomājam un pasakam, ok, mēs to daram. Un jūs redzat, veseli rinda tie cilvēki, kas ir tas Jānis, viņš Anglijā mācījies ilgi, un Ēriks tagad ir viskur bijis, un teiksim, mēs te arī Dr. Nārbūt ir viskur mācījusies par to Franciju un Holandu un nesastāv, un tad mēs jau redzam, ka ejam kaut kā ceļu, un tad, kad mēs dabonam to teorētisko bāzi pietiekam lielu, ka tā teorētiskā bāze ir pietiekam liela, tad mēs varam kaut ko darīt jau šeit. Dažreiz tas ir, un ko mēs esam izdarījuši dažreiz, bet tad, kad jums jau ir kaut kāda citā pētniecība, un pētniecība mums tiešām ir ļoti daudz, mums ir cik tie pētījumi, 26, pašreiz ir tikai laboratorijā, 26 tās, kas ir mūsu oriģināli projekti, un arī tie varbūt tie kas ar kompānijām kopā ir. Bet tad, kad jūs esat ļoti ilgi pētniecībā, tad jums ir vieglāk jau pateikt un pareģot to stāstu, ko jūs varat sagaidīt. Atvasas kungs, labdien! Dr. Ērtls. Tad mēs esam, respektīvi, jums jau visi izstāstītie cilvēki. Jā. Un jūs visam piekritāt. Nu, jā. Un tagad man prasa, kāpēc jūs visiem piekrītiet tādām lietām? Kā var nepiekrist? Jā, tā ir vienkārši kārtīgi cilvēki, kas saka, ka jādara, tad dara arī to. Nē, nopietni runājot, mēs tiešām ceram, ka tas varētu palīdzēt. Jūs ziniet, ka mēs tas arī, jūs esat faktiski 4. kam Latvijā pašreiz to dara. Bet te būtībā ir tā, ka te mēs esam tagad pašreiz ielikuši tādu mazu baloniņu tajā asinsvadā, kas ir bijis bojātais. Un tagad to, ko mēs izdarīsim tā, ka mēs ar to baloniņu tajā bojātā vietā jums ielaidīsim tās šūnas jūsu paši, tikai viņas ir ļoti smalki sagatavotas. Tad bišķi kontests vajadzētu šitā. Cik ilgi jums bija no tā, ka jūs atvedāt to infarktu? Stundu. Tā kā var teikt, ka šeit bija pabija jau viņā saule. Nu, bet labi, ka apakaļ. Bet taču nebija tas vārds sataisīt ar varu. Nē, mums jau kādam ir tas nozīmē, ka tā bija paredzēts. Tas ir viss tikai kopā tā. Labi, sākam, ja? Uzgriežam šito tagad.